Sveiki, mani sauc Ginta, un šī ir Sikspārņu stāsts, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvs sveiciens jums joprojām no 113 metriem virs jūras līmeņa, no Kurzemes kalna namiņa. Mums jau ir 20 un 30, tātad pusē 9, un mums ir saulu riets. Mazliet to saulīti var redzēt. Jā, lielais kalns mums atņem saulīti, bet te tiešām pozitīva atmosfēra vienmēr, un laikam tā arī būs. Un varu teikt vienu, zelta šeit tiešām ir zaļāka, izņemot tur, kur ir izdedzis, bet debesis visiem novēlu zilas un mierīgas. Bet, lai nu kā, man drīkst arī novēlēt apmākušās debesis. Man tas labāk patīk nekā lielais karstums. Jā, es šodien ceru, ka jums ir tēja, kafija vai adīklis, jo man sarakstīts ir ļoti daudz, par ko es jums vēlos pastāstīt, jo es šo stāstu tik ļoti gaidīju, kad es viņu varēšu ierakstīt, ka es jau esmu šādu darbiņus pavirzījis uz priekšu, bet, beidzot laiks ir izskatīt sirdi. Tādēļ, jā, ķersimies tagad pie darbiņiem, jo man nav tēja, ne kafija, tad atkal mans stāstāmais, un šoreiz es ceru, ka nebūs odi, bet varbūt dzirdēsiet cienāžus, iespējams, pa laikam dzērves, kaut kur meža balodītis ir, bet to es domāju, jūs nedzirdēsiet, un vanaga mazulītis. Jā, bet lai nu kā, labi, tagad ķersimies gan pie mazliet tā kā pie gataviem darbiņiem. Iepriekšējā reizē es jums stāstīju par dažiem iesāktiem darbiņiem, bet neviens no tiem nav pavirzies uz priekšu. Jo tā, diemžēl, ir, ja viena nedēļa man ir diezgan brīva, tad nākamā saskrien darbiņi daudz un dikti. Un tā arī bija šoreiz. Un, jā, bija tā, ka es aizbraucu uz Rīgu un sakrāmēju ļoti daudz dzīves, ko es vēlos paņemt līdzi, bet viss man saka, par cik mums pilna mašīna un vēl meita ar draugu brauc līdzi, un viņiem vēl pilns mantiņām. Man vīrs saka, ka es drīz paņem tikai vienu maisiņu līdzi. Ko nozīmē viena maisiņa? Man tur ir dators, lokšķēras jau un vesels maisiņš. Un, lai gluži nav tā, ka es neko nepaņemu līdzi, visu ceļu, tas ir 2 stundas sēdēju mašīnā, ar dzīvu kastīti, klēpītī, jo citur jau nebija viņu, kur likt. Bet veiksmīgi ar dzīvu kastīti atbrauc uz kalna namiņu. Un tātad pirmais paveiktais darbs ir zeķes, jūs jau redzat, bet tās ir ekstra garās pieņu zeķītes, kuras es ādu 1,10 m, 1,15 m garumā. Arī šoreiz viņas sver 650 gramus, un šeit man gribētos teikt, ka, lai es arī pat atceros, ka citās reizēs jāpāriet uz 600 gramiem. Man liekas, viņas ir bišķiņ pa garu, bet, lai nu kā šīs zeķītes ies uz Somiju, un rīt patās es jau viņas lieku pastā, bet sarkanas. Pirmo reizi man šīs zeķītes pasūtīja sarkanā krāsā, un cilvēks, kuram jau es esmu uzadījusi 4-5 pārus, bet katrā ziņā man bija ļoti patīkami to adīt, jo, man liekas, vispār sarkanā krāsa, tā pirmkārt viņa ļoti grūti nofilmēt, nofotografēt, bet sarkanā krāsa, viņa ir ne tikai tāda silta, enerģija dodoša, bet arī, man liekas, tāda, viņa arī kaislīga ir, tāda pozitīva. Jā, katrā ziņā cilvēkiem, kam maz enerģijas, vienmēr iesaka vēl kaut ko sarkanā krāsā, ja īstā nepatīk, tad apakšveļā, kas to redzēs? Jā, bet lai nu kā, es jums to parādīšu, cik garas tās zeķes ir. Tā. Tad skatieties. Tā. Un pēdiņa. Baigi garās, vai ne? Tā te ir uz pusītēm salocītas, jā? Redzat, viņas ir ļoti, ļoti garas, un bet es esmu priecīgi, ka es viņas esmu uzadījusi, man bija tā iespēja sarkanas adīt, jo man sarkana krāsa pašai ļoti, ļoti, ļoti patīk. Jā, tas ir pirmais gatavais darbiņš, un es esmu priecīga par to. Tagad gan par nākošo. Jā, par nākošo.
mazliet pastāstīšu, kas man vēl te gadījās. Lai arī jūs redzat mazliet citas krāsas, man sanāca tāda lieta, ka man pietrūkās diedziņš. Nopērkot klāt vēl citu sarkanas krāsas diedziņš, pašu dzīvu drops karizma, atšķīrās partijas. Jūs kadrā neredzat. Pēc aizņems vajag ļoti skaisti krāsiņi, mazliet vēsi, toņi pat īstenībā, tā kā aveņu tonīts. Bet šis atšķiras no šī. Vienkārši to citas krāsas diedziņu es ielaidu papēdītī un zeķītes purngalā. Šeit redzēt nevar. No aizmugures es redzu, citi neredzēs. Mans vīrs īstenībā arī neredzēja, bet, jā, tas bija variants, kā es varēju izlīdzēties citas partijas diedziņu, kas atšķiras mazliet no cita iefiltrēt zeķītē. Tātad šeit es to pielietoju un īstenībā arī striķīšos. Tā ka īstenībā, kā iziet no situācijas reizēm, jā, aptrūkstas diedziņš un ir kaut kas cits mazliet jāpiedomā klāt. Nākošais darbiņš, kas man ir gatavs, tur jau man jāsaka, tas ir vesels projekts, kuram es piekritu. Pirmkārt, jau man ir jāizpērk mani grēki. Kādi grēki, tos zina mana mamma. Jo šoreiz es viņai palīdzu piedalīties vienā labdarības projektā. Un šis darbiņš man atrodas lūk šādā te groziņā, kuru starp citu es atņēmu mammai, jo viņai bija daudz brīvu groziņu, bet man visi ir augļu groziņi, dārziņu groziņi, un es paņēmu vienu šādu te groziņu no viņas, jo viņai, vienkārši brīvi daudz un tam līdzīgi. Un man vajag tādu skaistumu groziņu. Lūk, ko tad es adu? Šeit man vairs ir palikuši vieni gatavi, vieni procesā, vienus jau es esmu nodevusi, un tos es jums arī parādīšu video. Tātad lieta tāda, kad manai mammai viņa piedalās labdarības projektā. Viņa piedalās, bet es izpildu. Man jāizpēr tie grēki, par kuriem es minēju. Un tātad mums ir dots prototips, un jāuzveda vilnas cimdiņi. Cimdiņu krāsa ir noteikti tumša zaļa vai tumša sarkana. Puscimdiņi. Obligāti viņiem ir jābūt vilnas. Un, jā, tātad es uzvedīju tumši, spilgti skaisti zaļus no limbažu tīnes, un tos jūs redzēsiet tajā video, ko es jums parādīšu. Bet galvenais, ka es viņus izmazgāju mīkstā ūdenī. Kur laukos var dabūt mīkstu ūdeni? Lietus ūdeni. Es zinu, ko citi to teiks. Kaitīgs, ķīmisks, un es izmazgāju lietus ūdenī. Pēc sentēvu tradīcijām vilniņu lietus ūdenī. Jūs zināt, cik tie cimdiņi palika mīksti. Limbažu tīne vienkārši tik mīksti cimdiņi. Te, ko es jums rādīšu cimdiņus, arī tie no limbažu tīnes, puscimdiņi, un tātad šie ir sarkani. Rakstiņš ir lapiņu rakstiņš, un ziniet, kas ir interesantākais? Interesantākais tas, ka raksts iet visur šeit. Vienīgā vieta, kur rakstiņš neiet, ir plaukstiņa. Es sākumā vispārīgi uztaisīt kļūdiņu, es domāju, ka no šejienes arī aizmugurītē neiet rakstiņš, bet nē, tajā brīdī iet rakstiņš. Un līdz ar to es uzvedīju tādus sarkanus. Mums kalnamiņā lieti visi iet garām, jo kādu laiciņu lietas ūdens nav, un puķis ar ko laistīt nav, un tur, kur zālē vajadzēja būt zaļākai, viņa sāk izdegt. Atsevišķās vietās ir zaļākas. Bet man lietas ūdens šoreiz nebija, un es mazgāju akas ūdeni, un tas mums ir savādāks. Un tie cimdiņi nav tik mīksti, bet tādi, lūk, man ir cimdiņi. Šie man ir otrie, un viņi ir gatavi. Un adu es arī trešos. Un trešiem, viena cimdiņa vispār ir gandrīz 100 grami smagi, viegli. Un tātad es tos zaļos adīju no limbažu tīnas, 100 gramīgas ficītes, un man pāri palika, lūk, tik. Limbažu tīna, viņi ir divkārtīgi, bet es divos pavadienos, līdz ar to, tā kā četrkārtīgi. Adu ar adatiņām numur 3, tas nebija mans komforts. Bet, lai tur sanāktu daudz maz pēc tiem rakstiņiem, man nācās adīt ciešāk. Mans komforts būtu bijis adatiņus vismaz 3,5, 4. Bet, ko tikai grēku izpildīšanai nedarīsim, vai ne? Tad no tiem man palika tik pāri, un no sarkanā kamolīšu lūk tik. Galvenais, ka es nezinu, kur tādus mazos kamoliņus vairāk ielikt, kur viņus iefiltrēt. Un pēc es adu arī zaļas krāsas, vēl vienus cimdiņus, bet īsākus nekā es jums rādīšu video. Un redziet, pirms viņi ir mazgāti, nav mazgāti. Viņi ir,
viņi ir reljefaini, ļoti, un tādi nevienmērīgi. Ikšķīša vieta. Un šoreiz es sadu, otrs ir iesākts. Godīgi sakot, viņus var uzvadīt dienas laikā, jā. Un šeit gan man ir bišķiņ savādākās dzīves, bet ļoti labi sakrita. Viena ir tekstrena, otra ir tīne, kura es īsti nezinu, bet abām tie tonīši ir ļoti tuvi. Manai mammai vienkārši bija šitāds te kamolīts, es domāju, priekš kā viņiem, viņš īsti ne šur, ne tur, labāk es ņemu tādu izlietošu aplikumiņus, un mums būs vēl viena cimdiņa. Tātad tie ir labdarībai, labdarības projektam, un jā, īsnībā tas labdarības projektiņš ies uz Zviedriju. Bet īsnībā, forši man patīk, ka mana mamma tajā iesaistās, un es izpērku grēkus. Jā, lūk, skaisti šādā te groziņā, vai ne? Man ļoti patīk, man vispār patīk viss, kas dabīgs, un man liekas, kalnu namiņā kūgu groziņš ļoti piestāv un ir ļoti forši. Tā, tas ir par darbiņiem, kas man ir gatavi un procesā. Tagad gan par vēl vienu procesu darbiņu. Godīgi sakot, procesa darbiņi man saskriešies ļoti daudz. Bet tas ir forši. Tātad mani putni atkal kliedz un ķērts, kad ir kaut kas jādarbojas. Jā, un man ir mana skaistā lielā klēte, izņemot mana tamborētā klēte, jo man bija tikai atļauts vienu groziņu paņemt līdzi un groziņu vienu maisiņu, un tajā neiegāja tā klētiņa. Jā, tā. Tagad par to procesa darbiņu. Aizbraucu vienu dienu pie savas mammas uz Tukumu. Ne jau vienu dienu, bet es jau te regulāri piecilpoju pie viņas. Un viņa nokus man 2 ficītes, kurām viņa nevar īsti atrast pielietojumu. Un es biju tajā brīdī dzīvu badā. Un es tā, wow, no tā var uztaisīt to un to. Un man tā skeptiski mazliet paskatās, es saku, sarunāsim tā, es paņemšu vienu un es uzvedīšu, un es jau parādīšu. Un tad tu izdomās, der vai neder. Un loģiski es uzvedu. Dienas laikā es izvadīju 100 gramus zijas un parādīju, kas no tā sanāca. Tātad viena no tām kūciņām, ko es no viņas paņēmu, lūk šāda. Tā, stāstīšu uzreiz, tā ir no Hobby D un zija Universe. Un es, kā no šādas zijas, man mamma īsti neatrada pielietojumu. Viņai vēl tāds sarkanīgos toņus, tā arī ļoti skaista. Un es izdomāju, kā, te var drēļu lakatu adīt, te var zigzag lakatu. Man vēl viens ideja ir, bet to es pagaidām pieturēšu. Un tātad es iesāku zigzag lakatu. Godīgi sakot, tas ir forši tāds meditācijas darbiņš, kur reāli īstenībā tikai jāskaita valdziņi, jāskaita rindas, un lūk, šāds būs vēl viens lakats. Adara adatiņām numur 3, unicorn adatiņas, tās, kas masē rokas, bet ar kurām es arī izmežģīju toreiz to roku adot ar linu. Bet, katrā ziņā man ļoti patīk. Tā. Tagad tiem, kas meklēs skabaru man acī, uzreiz pasaku, tās ir 100% akrils. Un tad, ja ir piedāvājums, ja ir pieprasījums, ir piedāvājums. Tādēļ īstenībā par siltumu es nezinu, bet es pieļauju iespēju, ka tas varētu būt ļoti labs aksesuārs. Bet par siltumu to es zinošu.
es ziņošu. Bet, nu, tātad man ar vieniem 100 gramiem tam visam nepietiek. Zvans mammai, es saku, nu, sanāks tā, bet nepietiek ar 100 gramiem. Nu, loģiski, man mamma azartā iegājusi, viņa pasūta man otrus 100 gramus, nu, kuriem es tagad pabeigšu lakatiņu drīzumā. Un viņa piepērk arī sev, lai arī viņa sāktu adīt. Viņai arī ļoti skaists sarkanīgs lakats sanāk. Un par cik viņa pērk, viņa man prasa, vai es vēl kādu krāsiņu negribu. Un es izvēlējos vēl vienu krāsiņu. Es gan biju domājis par vienam superīgam projektam, bet, man liekas, tas superīgais projekts varētu pagaidīt, jo krāsiņas ir tik skaistas, un pēc tam viņa 2 vicītes kūciņas man nopirka, ka no tām atkal sanāk vesels skaistums. Un tā. Man ir vēl 2 šādas Universe kūciņas. Jā, viņas ir ar spīdumiņu. Bet redziet, kādas krāsiņas ir mazliet tāda siltāka, tā lilā vēl tur. Un nekā jūs redzat, bet jūs saprotiet, wow, tur taču vēl sanāk veseli projekti. Jā, burvīgi, lilā krāsiņa, jūs jau zināt, man ļoti patīk. Un es esmu sajūsmā. Man vēl kūciņas un Universe, tātad diedziņš. Un viņā tātad ir 100 gramos, 462 metri, līdzīgi kā zeķudzija, un te ir ieteicamais adīt ar 3 mm adatām. Nu, es arī jādu ar 3 mm, bet, nu, tā kā zeķītēm, gan, tad es teiktu, tad tur jāņem kā 2,5, bet es neieteiktu adīt zeķītes pilnīgi no šīs zies, drīzāk kaut kādu rakstiņu vienkārši izadīt. Bet, nu, tāds izskatās mana mazā laimīte, ko es īstenībā tātad dabūju dzīvi badā pie savas mammas, un aizrāva arī viņu ar to visu. Tā, nu, man liekas, tas arī par šo projektiņu viss. Tagad es stāstīšu par procesa darbiņiem un saviem putniem galvā. Man liekas, pilsētai piestāv modernisms, bet laukiem piestāv dabīgums. Un man ļoti patīk, te ir koks, te ir, teiksim, plūgu, groziņš, lins, māls. Un es tik ļoti novērtēju to, kad man mamma ir audēja un man ir iespēja tikt pie lina dvielīšiem, lina galdautiem. Jo, gudīgi sakot, runāsim kā ir, es nevarētu atļauties sev nopirkt lina dvieļus. Un mēs te mājās taisot plautiņus, pēkšņus pieliek savu izšūto lina dvielīti. Tas ir mans izšūtais lina dvielīts ar mājas nosaukumiem, skaistās, ļoti skaists. Varbūt es maz fragmentiņu uzlikšu uz ekrāna, kā viņš izskatās. Un vīrs taisa plautiņus, es to dvielīti pielieku sev klāt. Un es saprotu, jūs saprotat, kāda ideja man ienāca prātā? Man taču vajadzētu arī lina priekšautiņu. Es nebūtu neesmu priekšautu cilvēks. Man nav priekšautu. Nu, cūķis varbūt es esmu, es taisot reizēm, bet es drēbes ātri izmazgāju. Bet priekšautiņš, man liekas, vienkārši tas stils liekas, nu, tik forši tas piestāvētu. Es apdomāju, izdomāju, izmēru mammas dvielīšus un tam līdzīgi. Zvans mammai, un es saku, klausies, man ienāca ideja prātā. Man vajag mazu kvadrātainu, tā kā lina sedziņu, nu, tā kā lielumā, nu, tā kā dvielīšu stāvošu. Man mamma saka, bet baigi ilgi būs jāgaida, viņiem vēl ko ir dvielīši, bet kamēr tos visus izaudīs, kamēr tur beigās gali paliks brīvi un tam līdzīgi. Es saku, nekas, es esmu gatava gaidīt. Bet mana iedvesma saka, bet es taču varētu sagriezt kādu darbiņu. Tas ir grēks, tā darīt nedrīkst.
Bet es izstāstu savai mammai savu ideju, un viņa arī iedegās, un viņa tur ņem un šeptējās pa māju, un tad viņa saka, nu jā, reizēm aužot visus tos galdautiņus, viņiem galos diegos velkos paliek gabals, kas īsti ne šur, ne tur, un tad, laikam, nu kādu uzauž kaut ko, kādu mazu sedziņu. Un izrādās, manai mammai tāda bija. Nu, lūk, es jums rādu. Tātad, Lina, tas ir gandrīz kvadrātiņš. Tāds Lina. Un tagad es izdomāju, ka man no viņa vajag priekšautiņu. Tas ir gandrīz kvadrātiņš. Ko es darīšu? Šādā ziņā man ir mazliet par lielu. Es palūkšu savai jaunākai meitai, kas māk šūt. Augšā mēs uztaisīsim iešuvītes šeit un iešuvītes šeit. Nu, jūs sapratāt. Lina priekšautiņš. Nu, pagaidiet. Mani putni brēc, ka viņam jābūt vēl ir ciku cakains. Izdomāju, ka man vajag tamborēta maliņa apakšā. Nu, Lina. Aizbraucu pie mammas un saku, man vajag arī Lina. Bet mana māma ir malacis. Viņa ir, nu, par cik viņa auž, viņa ir ļoti daudz Linas poles. Ar citu Lins ir, viņa lielās kilogramīgās poles spēku, un kādreiz Lins maksāja 14 eiro kilogramā, tad 17, un tēt ir 24, un starp citu, es izdomāju, no Lina ir ļoti lēti tamborēt segas un sedziņas un galdautus, jo maksī diedziņš no tambordiekas, kur ir 100 gramos 565 metri, tas sver 50 eiro kilogramā. Tā kā no Lina ļoti izdevīgi. Un tātad es no mammas paņemu Linu. Lins man ir ļoti maz palicis, tāpēc rādu lūk šādi. Pelēkā krāsā divkārtīgs Lins, bet viņš sit mazliet tādu rozīgu, lilīgu krāsiņu. Tā ir kūciņa, bet tie, kas zina, kā Linu satīt, zina, ka tas ir ļoti grūti. Lins neturās, viņš dzīvo savu dzīvi, viņš jūk ārā, bet nu savaldīja. Tātad, izdomāju, ka man vajag mežģīnīti. Atradu ļoti skaistu mežģīnīti, un vakarā sāku tamborēt, un bāc. Nu, nepiestāv. Te es varu teikt, ka ir tie teicieni, pareiza diega izvēle ir 50% no veiksmīga darba rezultāta. Un te es varu teikt arī to, ka katrs diediņš pats noteiks, kurš rakstiņš viņam piestāv. Es uztamborēju vienu rakstu un saprotu, lai arī kā man viņš patīk, uz Linu viņš izskatās slikti. Nu, un tad es izdomāju atradu vienu citu rakstiņu. Rakstiņš ir lūk šāds. Kā es viņu labāk varu parādīt? Lūk šāds. Un viņš ir neliels, bet man bija svarīgi, lai tur augšā ir lūk šī maliņa. Pēc tam parādīšu, kāpēc. Jo oriģinālā rakstiņā viņš ir lūk šāds tikai. Te apakšā tāda saka 5 puķītes. Bet šis ir oriģināla rakstiņš. Tamborēju ar tamboradatu. Es nezinu, bet beigās ir 2 pusīti. Bet tā ir oriģināla. Un man nepatika, ka šeit ir tukšumiņš. Tāpēc es šo rakstiņu pārtaisīju. Un tad man sanāca, ka 2 tukšumiņi, beigās es uzķēru pareizo. Bet, ziniet, es šeit lieku 2 rakstus kopā, lai sanāktu šis te. Un man ļoti gribētos vispār to rakstiņu vai nu uzzīmēt, vai uzfilmēt, kā viņu tamborē. Jo man pašai negribas viņu aizmirst. Viņš ir ļoti, ļoti forši. Nu, un tā tad es uztamborēju, cik ļoti ātri gāja mežģīnīti. Mežģīnīti, viņa nav noformēta. Nē, es viņu šodien tikai pabeidzu. Manam tamborētajam, Lina austajam, mammas austajam priekšātam. Tātad, lūk, man būs šāda maliņa. Viņa nav mazgāta, viņa nav nostiepta, bet, lūk, šāda maliņa. Ir skaisti. Un tātad šeit ir sākumiņš, šeit ir pareizais sākumiņš. Pēc raksta oriģinālā, redziet, viņš sākas kaut kur te pa vidu. Diedziņam vajag pēc aizņības būt te, bet nekas nav par nepareizi vai pareizi, viss ir pareizi, galvenais rezultāts. Nu, tātad diedziņš man sākas šeit, ļoti pareizi, un tā puķīte, redziet, viņa ļoti minimāli, tikai viena ziedlapiņa pāriet pāri. Un nobeidzās tas rakstiņš arī lūk šādi. Tā puķīte nekur īpaši neaiziet pastaigāties. Nu, lūk, tātad apakšmaliņai man ir gatava mežģīnīte. Kā es viņu piedabūšu klāt Linam, es ņemšu viņu un ar roku piešūšu. Jo ar šo mašīnu es esmu uz jūs. Tālāk, kādēļ man vajadzēja to augšējo maliņu, kāpēc man viņa ir ļoti svarīga, lai viņa šeit būtu. Tādēļ, ka
Kur es dabūšu jostiņu? Loģiski, ka es viņu atkal ņemšu un tamborēšu. Un es tamborēju jostiņu. Lūk, tajā pašā rakstiņā. Vienīgais, ka man tas diedziņš lina, ko es jums rādīju. Ciet? Tas lina diedziņš īsti man nepietiks, kas man ir. Jo man tā jostiņai jābūt vismaz 1,50 m, 2 metri. Tātad, lai es varu piešūt un uz aizmuguri sasiet to priekšautiņu. Diedziņš nokrita. Tātad ar šo te man nepietiks. Es piekdien pie mammas būšu un pietīšu vēl sev klāt, bet šis te mazais paraudziņš arī neies zudībā. Man taču vajag arī kabatiņu. Un kabatiņas jau apmēram zinu, arī viņai būs kaut kādas ciku caku lapiņas un īsnībā. Es esmu tā sajūsmā par šo ideju. Šī ideja, to gan jau, ka kāds ir realizējis, bet es viņu neesmu nekur noskatījusi, es viņu pēkšņi atnāca iedvesmas brīdī, un tā nav etnogrāfija, tā ir jaunrade, un man ļoti patīk šī ideja. Un es esmu par viņu tā iedegusies, ka īstenībā es jau esmu te iedvesmojusi vēl daudz citus cilvēkus, un līdz ar to, kas to lai zina, varbūt būs vēl kāds priekšautiņš, ne tikai man, bet varbūt arī citiem. Tā, man liekas, ka par priekšautiņu es esmu īsti pastāstījusi. Jā, īstenībā, tātad, tas stils ir tā kā dabīgums. Lins, lauki, māls, koks, tā kā īstas Latviju saimnieces stilā. Bet nē, es uz Latviju saimnieces stilu nepretendēju, pat uz to titulu ne. Es vienkārši reāli izpaužos un baudu to dabīgumu, ko īstenībā, jā, šeit nepiestāv modernisms laukos. To es uzreiz varu pateikt. Jā, man liekas, ka tas par šo arī projektiņu viss. Atcerējos. Jā, man liels prieks īstenībā, ka jums patīk mans arī runāšanas stils. Vienkārši brīvs. Pirmkārt, tas ir tādēļ, ka es runāju ar visiem tā kā ar saviem draugiem, kolēģiem, ģimenes locekļiem, un arī jūs tādi esat. Un, jā, arī man gadās kļūdas, es cenšos nepārfilmēt, jo es esmu tikai cilvēks, un cilvēki visi runā un kļūdās un tam līdzīgi. Reizēm tas sanāk īstenībā mazliet komiski, mazliet jautri un tam līdzīgi. Tāpēc īstenībā liels paldies par atbalstu, par to, ka jums tas viss patīk, tas interesē, ka es varu dalīties ar to, ko es daru, un varbūt iedvesmot arī jūs. Pateikšos brīkšķīgi. Un es ceru, ka mēs tiksimies pavisam drīz. Paldies, ka noskatījāties. Atā!